Sports atgriežas mājās. 1-1 LV. Esiet sveicināti visi basketbola draugi. Basketbola sezona iet pilnā sparā, un tāpēc mums par basketbolu jāprunā. Un tāpēc pie mums ciemos, kā vienmēr, Gunters, Jānis, čau. Sveiks, Valdis, sveiks. Mēs iesim visu spektru, sākot no augšējā plaukta līdz pašam apakšējam. Tu esi labs speciālists, komentē tā tālāk. Nu, ko sāksim ar tavu, saldo ēdienu Eirobasketu. Tu tur, zini, es gan visu spēles noskatījos tieši pa televizoru. Man liekas, ka es vienu spēli nebiju. Ar Lietuvu es nebiju, ja, bet es biju uz zāli aizgājis. Pasaules kausa, kāda tev bija sajūta, teiksim, komentēt pasaules kausa un Eirobasketu? Kā tev tās sajūtas bija? Salīdzinot, tas labi pasaules kausa, jau cik bija. Bet nav svarīgi. Skaidrs, ka tur bija tāds, tu sāki bez ekspektācijām, un tad katrs, tu tā kā vinnē, un tu vinnē, un tu jau zini, pēc tās spēles, mums vēl bija tā, ka tur jāierunā kaut kas, tu jau tur tādās emocijās kaut ko tur bļauj, ja tos frančus tur zini izsit, un tas bija tāds, es domāju, ka mēs kaut kādā zināmā mērā pārsteidzām sevi, un arī visu pasauli pārsteidzām, un man liekas, ka zināmā mērā bija kaut kāda varbūt kļūda. Labi, it kā jau vajadzēja bišķiņu atzist pēc olimpiskās kvalifikācijas, tur jau mēs tā kā augstu dušu dabujām. Ja, neatzisām. Īsti neatzisām, un no tādām baigām ekspektācijām iegājām varbūt Eiropas čempionātā. Tāda bišķiņa tāda aplauziena, tāda nedaudz pa īsu. Bet, ja tā godīgi, vienu varbūt tu posmu pirms. Ja mēs lietuvieši būtu vinnējuši, būtu tikuši tur to vienu posmu tā kā tālāk, tu nevarētu teikt, ka būtu tāds neveiksmīgs turnīrs. Tad ceturdaļfināls bija viss ok. Jā. Bet arī tas, ja tu zaudē tiem lietuviešiem, varbūt vienīgi tas, ka viņi arī nebija labākā sastāvā. Viņi arī nebija labākā sastāvā, bet es neteiktu tā, ka mums bija jāiet un tā spēle tā kā bez variantiem jāpaņem. Protams, ka tur bija kaut kādas, varētu teikt, taktiskās kļūdas un pārsteidz varbūt spēlētāji, lietuvieši rindās, no kuriem tu tur negaidīji. Viņiem tajā dienā bija tāda labāka spēle, mums bija sliktāk. Un tas tāds rūgtums, bet tā bišķiņa atejot tādu vēsu galvu, nekāda jau lielā traģēdija nav. Vienkārši tu nepiepildīji tos savus... Bet Rīgā, zin kā skatītāji. Protams. Ja nebūtu Rīga, es domāju, vispār to būtu norījuši. Jā, bet zin kā, to jau, man liekas, Žans pie tevs jau arī teica, mums jau tā kā... nav jau baigā, mums ir Kristofs Porziņš, Dāvis Vērtāns, bija bijušie NBA spēlētāji pāris, Džeki tur Eirolīgā, kuriem starp citu arī vēl savos klubos jācīnās par tām minūtēm un vispārējo, un mēs no viņiem tagad gaidām, ka viņi būs tādi medaļas ņems. Gaidīt var, cerēt var un darīt visu priekš tā var, bet tas neviens tev nav soda. Paskaties, pret ko jāspēlē. Objektīvi pat, vācieši, ja kāds ko serbiem teikt? Ar kādu sastāvu viņi atbrauc, un izlido ārā. Viņu zelts jau bija kabatā. Un Francūži, labi, Frančiem es viņus baigi neliku, jo viņiem tomēr, salīdzinot pat pasaules kausu, Vembīts būtu cits stāsts, bet viņiem tomēr ļoti daudz tie jaunie spēlētāji, it kā augstie drafta piki, bet kas vēl nebija spēlējuši pieaugušo basketbolu FIBA turnīros. Ja viņi tur jaunatnes turnīri, bet tā ir cits stāsts. Ja? Un tas Amerikas basketbols, ko viņi spēlē, tas arī tomēr bišķiņ cits stāsts nekā Eiropā. Frančiem vēl būs priekšā, viņiem tas talants ir tāds, ka viņi tur... Ārprāts. Es domāju, tur amerikāņiem jāsāk skatīties. Bet ko Vembs dara, tur vajag tas jā. Labi, es kāpēc vēl vienu jautājumu gribēju. Rihards Lomašs pateica, kad tāda sacēla baigo vētra par to, kad Blanki bija pazaudējis ģērbtuvi, ja, bišķiņi. Kā tu komentēsi to? Man grūti, es neesmu bijis. Es nezinu, tāpēc, ka es neesmu ģērbtuvi tūmā tur bijis. Es domāju, no tā teksta viņa, ko tu secini? Ja Rihards tā saka, tad tā visticamāk ir, jo es jau domāju, ka vai tas ir pazaudēt ģērbtuvi, vai tu vari to skatīties tā, kad tie džeki neklausās vispār, es tā domāju, vai viņi neklausās vairāk tā kā es pieļauju domu, kā kādreiz, ka tas bija kaut kas jauns, treneris ienāca, zin kā varbūt pēc tiem, ka pirms tam mums bija tikai tie latviešu treneri, tur ir, teiksim, viens komunikācijas stils, tev ienāk tas itāls, tāds ekspresīvs, ja tur tāds harizmātisks, tev ir cits komunikācijas stils, un tu to tā kā sākumā tev tāds, bet tu pie tā visi pierod. Tas ir tāpat, ja tev visu laiku kaut kāds maurotājs, viņš tur mauro, sākumā tev tur šoks kaut kāds, un beigās jau tu jau atslēdzies, viņš tur otrā fonā kaut kur tur bļauj kaut ko, tu jau zini, kā jau pa savām lietām domā. Un varbūt vienīgi, tādā veidā, es nezinu, tas tev varbūt tad, es negribu spekulēt, bet bija kaut kādi varbūt tādi
Varbūt no malas izstījās, ka bišķiņ tā gaisotne uz tā soliņa ir kaut kāda, varbūt vienkārši arī tie treneri bišķi viens no otru noguruši, tie spēlētāji visi, tomēr cik jau 5 gadi jau bija, tur tā kā tas kopā, kaut kas jāpamaina. Tas ir traki, jā. Kā tu jūties tagad, kad viss tas izlases pāriet uz citu televīziju, tu vairāk izlases, vairāk nekomentēs? Kā tev ir pašam? Jūs bija baigi pieraduši? Nē, mēs bijām, protams, baigi pieraduši, bet nebūs tā, ka mēs nekomentēsim. Nemāk tā līdz galam. Arī iespēja tur? Mums būs, vienkārši tās nebūs ekskluzīvas tiesības vairāk, tā kā tas bija līdz šim ekskluzīvas tiesības. Tu kā komentētājs? Latvijas televīzijā, nē. Bet viņi tiesības paņēma? Viņi paņēma, bet tās, man liekas, nav ekskluzīvas. Tāpat mēs varam laikam GO3. Es negribu tagad varbūt kaut ko nepareizi pateikt. Bet izlase tev nedos komentēt. Latvijas izlase. Varbūt, ka dos. Tikai tas nebūs tā kā, es nebūšu vienīgais komentētājs, jo skaidrs, ka Latvijas izlases spēles tiks komentētas, tā kā viņi savs tā apraida, kas ir bezmaksas televīzija, Latvijas televīzijā, vai tas būs Latvijas 7 vai Latvijas 1 televīzija. Bet mēs paralēli strādāsim. Būs jums kaut kādā mača. Jautājums, kā, ko skatītājs izvēlēsies. Visi pieraduši pie jūsu balsīm. Tad varēsiet klausīties. Tas ir tas stāsts. Nē, bet tas, kas, piemēram, notiek tagad Latvijas televīzijā, ka tur tāds auziņš gan hokeja, gan futbolu, un tagad auziņš ieradīsies basketbolā, un pieņemsim, ja, kad tomēr... Zin kā, pie mums nomainās televīzija, nomainās arī komentētāji. Nē, bet tā jau, es domāju. Es varu pateikt no savas puses, man ļoti patīk, kā jūs komentējat. Ļoti patīk. Paldies. Tu zini, es ļoti prasīgs pēc būtības, bet tas, kad komentētājiem ir jābūt arī, tā kā spēlētājiem, viņiem jāpapildina tas nevis tur, teiksim, jāsāk, es te galvenais, es te runāšu, jā. Bet visi tie jūs esat tomēr Eirolīgā, tur visi salasījušies, jā. Tur Latvijas televīzijā nav tie komentētāji vispār, kas par basketbolu. Tas tagad, vai viņi varēs iet, ja uzlūks, jūs varēsiet iet, vai kā tur jums ir tās attiecības? Nekādas, domāju, ka laikam jau, kad tomēr tā ir tā kā konkurējuši, tas... Es pagaidām uz to neskatos, neviens man nav piedāvājis. Ko viņi domā. Jā. Es domāju, ka tur, man liekas, ka Madars tā ir komentējis. Viņš ir, bet Madars jau tomēr jau arī, cik jau gadus ir GO3 komentētājs bez, viņš nestaigā turp šurp. Bet man liekas, ka tur ir viņiem sporta redakcijā basketbola cilvēki, kas ir komentējuši basketbolu kaut kādas tās Latvijas līgas, kas viņiem ir bijušas pirms tam. Es gribu redzēt, es man interesēs ļoti. Tagad jau būs, tūliņ jau sāksies. Novembris. Tūliņ sāksies pasaules kauss, varbūt lēnām bišķiņ pakomentēsim, pāriet pie jauna trenera. Pasaules kauss tagad. Eirolīgas spēlētāji nav, NBA nav. Jā, labi, mēs tagad varam bišķiņ paspekulēsim, ja? Kā tu redzi, arī tā grupa nav stipra mums, bet, Nīderlanda, tāpat var mājās būt bīstam, ja? Austrija. Mums jāvin tās komandas? Es domāju, ka mums viņas jāvin, un man liekas, es to pirmo logu skatījos, tur tiek spēlētāji. Tur vajadzētu tikt, jo Eirolīga būs, man liekas, tajā nedēļā būs, mums ir spēle garās brīvdienas? Tur būs tajā nedēļā Eirolīga ir otrdien, trešdien. Ceturtdien, piekdien Eirolīgas nav. Tas nozīmē, piekdien ir izlašu mači, Latvijai piekdien un pirmdien. Tu domā, ka laidīs? Tas ir cits jautājums, bet, teiksim, tādi šķēršļi, ja, teiksim, tādi kalendāri šķēršļi tajā 1. aprīlī nav. Tas nozīmē, kad jāiztiek būs tikai bez Kristapa. Skaidrs, jā. Es uz to grupu skatos tā, tas atkal nav garantēts, bet ir visas iespējas tajā pirmo grupu arī ar 6-0 pabeigt. Un tas ir ļoti svarīgi, jo, man liekas, tur pretī nāk diezgan... Turpat, ja mēs zaudējam, piemēram, poļiem, zaudējam kaut kādu izbraukumu spēli Nīderlandē nosacīt, tas viss var attiekties, tāpēc, ka tur nāk pretī Vācija. Jā. Kas, skaidrs, ka viņi vienalga, kurā sastāvā ir stipri, jā. Tur nāk Horvātija, es saprotu, un tur vēl bija, man liekas, Izraela bija, ja nemaldos, un vēl kaut kāda stipra komanda bija, jā. Somali, es neatceros, man varbūt Dāvs atradīs uzliks tūliņ tās grupas, jā, kas mums pretī nāk. Labi, tas ir baigi tālu vēl. Mums vēl tās 6 spēles jānospēlē. Jā. Bet man ir pa ko stāsts. Stāsts ir par to, teiksim, vai kā tas treneris adaptēsies un kā mēs viņu pieņemsim, jo tu redzēji, ko arī teica Rihards attiecībā par to, kad viena daļa bija pa Gailīti, ja? Un mēs varam arī pakomentēt Gailīšu panākumus gan Vācijā, gan Francijā, tagad mēs redzam, ja? Un kāda tava attieksme uz šito tagad?
Pa treneri? Jā, nu, tā izvēle tika. Man liekas, ka pirmo reizi vēsturē bija treneris ielikts, es nezinu, neatceros kaut kādā citā izlasē, kad būtu vēl vecais strādāt, vecais un jaunajam jau līgums. Bet, zin kā, es uz to skatos tā, ja Luka pats bija, laikam, pateicis, ka viņš tā kā beigs. Tas nav tā, ka viņš vēl tā kā cerēja un viņam aiz muguras tur, Ja viņš būtu, piemēram, vinnējis. Bet viņam, man liekas, bija līgums tāds, man grūti pateikt, es tur nesaskatu tādu, ja tas būtu nezinot, tu tā kā sāc tur runāt aiz muguras, tas viens. Es biju varbūt arī viens no tiem, bet es tā ļoti neiedziļinājos tajā. Man arī likās, kad Jānis Gailīts varētu būt, bet mēs ar tevi, man liekas, arī šo esam runājuši. Ja viņam ir tas, teiksim, fokus uz to klubu, ja, skaidrs, ka varbūt viņam tajā izlasē tur, būtu grūti. Grūti būtu apvienot, un ja tu gribi veidot to karjeru klubā, varbūt arī, tad tas varbūt tagad tas nav tas labākais moments, un starp citu, otra lieta arī tāda, ja tur šobrīd dalās, ja tās tur tādas, divas fronts, vieni pār, vieni pret, tad tu arī esi tāds, ka tu tur esi, un tev, kā saka, visu laiku kāds varbūt zāģē to vienu kāju tam krēslam, priekš kam tev tur iet un bojāt sev tos nervus tādā ziņā. Ja tu esi tā kā asistents, tu esi asistents, tu tur tavs uzdevums, ja tur izdarīt tos savus lietas, palīdzēt galvenam trenerim, kaut ko ieteikt, lēmums jau galvenajam, atbildību galvenajam. Tad tu esi tas galvenais, un kad tu zini, varbūt, ka puse ir pār tev puse pret, tad varbūt arī ir 3-4 sezonas vēl, teiksim, pastrādāt ar klubā, dabūt to reputāciju tādu, lai pie tevis nāk un tev prasa, un nevis, ka tev tur kaut kāds konkurss jāiztur kaut kāds, bet tev rekunāts, Jāni, mēs tev pilnībā uzticamies, un kad tu, teiksim, tādā jau komfortablākā situācijā vari tur, Sportā ir vairāk enerģijas nekā upē. Gribi iegūt vairāk? Peldi pret straumi. Nesa ozoliņu ar visām bitītēm. Sports atgriežas mājās. 1-1 LV. Tā mums ir, es nezinu, grūti pateikt. Nav jau arī... Katrā gadījumā mēs gaidām, ja? Būs ļoti interesanti. Labi, pretinieki. Bet es domāju, ka nebūs viegli, jo tas ir, cik tad, teiksim, Sito Alonso, labi, viņš bija klāt tagad, ka izlas gatavojās Eirobas, viņš tur varēja paskatīties kaut kā to, ko tur Luka tur ir, teiksim, to sistēmu, iepazīties ar to komandu spēlētājiem, saprast. Bet skaidrs, ka viņš to sistēmu pilnībā nepārņems, tāpēc, ka tu esi Sito Alonso, tu neesi Luka Bankī, tev ir savs kaut kāds, tu gribēsi ielikt to savu, bet atkal pirmajā rāvienā tu ar to nevar, tāpēc, ka spēlētājiem tur būs uz īso. Ja? Tā kā tur būs tāds noteikti tāds pārējais periods, un jāreitinās, ka varbūt nebūs tāds, nezinu, tā kā Luka atnāca pamainīja, un mums tas basketbols tāds, un viss spēlē tā bumba kustās, tas Viņam ir dažāds pieejas, to arī Žans teica. Tā kā paskatīsimies. Bet vēl viena lieta, kas ir vislielākā problēma izlasē. Mēs būsim visvecākā izlase, jo mēs arī ar Žani vēl, un es neatceros, ar ko vēl mēs te runājam par to, ka mēs paliekam par 2 gadu vecāku uz nākošo pasaules kausu, un jaunie tā nav. Un mēs sākam, mēs iesim cauri, ja, teiksim, kad pirmie varētu parādīties, 2000, varbūt Blūms kaut kā 2005. 2007. gadi. Nav tur starpā no 2000 līdz 2000. Es domāju, pa līderiem tādiem. Jā, redz, tagad pēdējais gads ir tur Noah Williamsons Amerikā, ja, kuram tur iespējams prognozēt draftu, bet es domāju, ka mums jau tā problēma ir, kas tā kā liekas pirms 20 gadiem neiedomājam, ka mums arī tie ārējā līnijā nav to tā kā spēles tādu veidotāju. Ja, teiksim, Arturs Žagars izkrīt, ja, nav tāda Eiropas tāda līmeņa, tāda vairāk tāda saspēles vadītāja, kā mēs bijām pieraduši, ka mums ir Jānis Strēlnieks tur ilgs diks, tad tā iepriekšējā paudze, tad tikai un izvēlēs. Tad tur vispār bija 4 gabali. Migliņš, Ādolfs, ja, Valejko, Bušiņš, ja, tur, Štelmachers. Jā, 5 gabali bija. Jā, tā tur, bija, man liekas, galīgi, ja tur nevar, tad arī Šneps var iet. Un, labi, bet tas tāda eksperimenta, bet tā, ka tad bija atkal likās, nav garā neviens, kā 2 džeki pēc 2 metriem, ja, komandā. Mums tagad ir garie var izvēlēties, un jā, bet tāds ir. Mums jau laikam tomēr ir kaut kādā zināmā mērā tu nevari gaidīt, kad tā demogrāfija mums ir tāda, tā kā viņi ir. To spēlētāju skaits ir, man liekas, man Arturs Šenkls pateica, ja mums jaunatnes līgā ir kaut kāds 7 vai 5 tūkstoši spēlētāji. Viņš saka, tad Viļņā vienā pašā ir 7. Nē, bet mums par tiem talantiem mēs vēl runāsim. Tas arī mums baigi interesants faktors. Es uzdošu vēlāk. Mums jaunatnes iesim pašās beigās, bet es šeit gribētu pabeigt, ka arī tie jaunie visi, kas tur ir Amerikā, un tur ir baigā invāzija, ja? Viņi tā, uz izlases netiek neviens vispār.
Viņi tikai vasarā tiks, jā, labākā gadījumā, bet viņi atkal netiek. Tagad tur vesels bars, kas aizbrauks, viņi tak viss būs koledžās. Jā, bet otra lieta jau atkal viņi koledžās vai kā, bet cik no viņiem būtu reāli tādi gatavi nav, tagad? man liekas, ka es nav, domāju, tāds tuvākais ir Roberts. Jā, Roberts tuvākais. Jā, bet tur arī tā pozīcija pilna. Otrie, trešie numuri, jā, tur mums Latvijā, tur Lomašs un vispār. Viņa pozīcija priekšā Artūrs Kuruts, Rihards Lomašs, es nezinu, Dairs vēl pastāv. Dairs diez vai, jā, viss jau tur, es domāju, mēs jau redzam. Labi, ejam tālāk. Nākošais ir NBA sākās. Ir pirmās spēles, wow, 40, 50. Mūsējais arī beidzot, kā saka, statistiski labi spēlē, bet komanda zaudē, kā saka, ne tik labi, saprotu, Janks notraumējās šonakt, man liekas. Es šito sapratu, ka viņi izcīnīja uzvaru tagad. Ļoti maz, jā, bet ļoti maz minūtes spēlēja. Kā tu redzi, Kristaps ļoti interesanti intervijā pateica, viņš, ka šitā ir pirmā sezona, kad es vasarā spēlēju basketbolu un es jau iegājis labā formā. Ja? Tagad ir tā. Tad pastīsimies, kā viņam tā sezonies. Ko tu gaidi no tā visa? Īstenībā es gaidu, ka viņiem veiksies labāk nekā viņiem šobrīd veicās. Es domāju, jo tie austrumi ir tomēr tādi nesaprotami palikuši. Es gribētu teikt, Boston ir izformējusies, viņi ir izkrīt no tiem favorītiem austrumos, grozies kā grib. Viņi tur nebūs. Indiāna, kas pagājušā sezonā arī aizspēlējās tālu. Viņiem ar Haliburtons ārā, tā ir kā cita komanda. Viņi ir apakšā. Tu zini, baigi grūti saprast, kā viņi spēlē. Filadelfija iesāk. Jā, tas ir liels pārsteigums. Filadelfija, labi, 3-0. Tas jaunais talants, kas tur ir tagad šobrīd numur 1. Kaut kāds. Jā. Labi, viņiem ir jautājums tāds, viņi pagājušajā gadā bija pilnīgi pašā apakšā, jo Embiids bija ārā. Jā, bet Embiids tagad spēlē maz. Šitas Pols arī vēl nav iekšā. Džek 2 maksējas ar to jauno, tur vēl to komandu. Jā, bet tā kā, ja viņiem viss ir veseli un uz sezonas otro pusi, piemēram, ja to Embiidu viņi tā lēnā garā ar to minute restriction iespēlē, un viņš uz sezonas izšķirošām spēlēm ir, ja viņš var spēlēt tā kā viņš spēlēja, ka viņš MVP sezonu, viņš ir, ar Jokiču 2 labākie centra spēlētāji, līgā, un ja tur, piemēram, tie trāpīts būs ar tiem jaunajiem, Maksijs attīstās, Pols Džordžs, viņš varbūt nekad vairs nebūs All-Star kalibra spēlētājs, bet viņš būs kompetents spēlētājs, bet es domāju, ka Atlanta arī man patīk tas viņu, teiksim, viņiem ir tāds atletismas komandai, viņiem ir ātrums, aizsardzības spēlētāji, viņiem ir spēlētāji, kas var, teiksim, Trejs Janks ir viens no, teiksim, tādiem labākajiem, pick and roll spēlētājiem līgā. Iemest var piespēli, var iedot, viņam varbūt aizsardzībā tur problēmas, bet tas ir tas, ko varbūt tieši Kristaps var palīdzēt, ja viņš tur ap sodu laukumu darbojās, viņš tomēr varbūt tas blokos neparādās, tik ļoti, ka viņš tur pat 3-4 tur bloķētu, bet viņš ir, ļoti labs rimprotektors. Tā kā tie austrumi ir tādi, kā saka... Playoffā viņi tiks. Playoffā es domāju, ka viņi tiks noteikti bet tāpat tās, rietumi ir rietumi. Es domāju, ka tur no rietumiem būs uzvarētāji. Par rietumiem tur. Es gribētu vēl 2 spēlētāju komentārus. Viens tas būtu Vembeāne, ja? To, ko viņš dara pirmās spēlēs, tas ir nereāli. Un cik ilgi viņš tā dominēs. Ja viņš tā turpinās, viņš ir labāks par Jokiču. Viņam ir griezti varbūt augstāk par Jokiču. Es teiksim, kad viņam pagājušajā gadā bija rookie sezona vai aizpagājušajā gadā. Viņam šitas ir 3. gads, jā. Es tā, varbūt uz šo gadu es tā varēju jau sākt domāt, viņam pagājušajā gadā viņš tur uz otro pusi izkrita. Un tāpēc arī Francijas izlasēji nevarēja palīdzēt, bet, 30 punktu, 14 bumbas, 4,8 bloki. Viņam ir vairāk bloku nekā cik tur 20 komandām. Jā. Tas ir kosmos, un viņiem tur ir tie jaunie pagājušā gada, tas Kessels, jaunais. Jā. Vēl jau nav Fox atpakaļ. Vēl Fox nav atpakaļ, un viņi tur ir, ja viņš to potenciālu, to, kas viņam tas potenciāls ir, viņam izdodās viņu piepildīt, tur nav vispārēji. Viņš ir paaudzies pa 3 centimetriem. Jā. Cik vēl var augt? Ko tu viņam ļaus darīt? Vienīgais vēl vienīgā cerība, tad tu no viņa atkāpies, lai viņš pilī. Bet viņš tāpat met iekšā. Viņš met iekšā, bet tas ir vājākais no viss tā, ko viņš dara. Tā. Un tas dribls tā kā kariem viņam. Jā.
Es nezinu, tas nav godīgi. Tas ir tā kā, kad tu datoru spēlē, tu uztaisi sev to spēlētāju pats, ja izstiep tur tādu makaronu pa visu ekrānu, ja, un tad uzliec uz kaut kādu to visvājāko līmeni un ņirgājies pa pretiniekiem. Kādreiz tas tā, tiešām izskatās. Bet tas basketbols tagad NBA ar Kristaps ir ienācis tāds garais tievais, ja, un tagad tas ir jauns, tas ir nākošais bet tagad modelis. Es skatos, kaut kur internetā parādās 13, 14 gadīgi tādi, 2,30 ar 2,20 nākotni, tur šausmīgi tie cilvēki, es nezinu. Drīz aizliekas tā kā kādreiz, varbūt būs līdz 2,20 varēs spēlēt. Svara kategorijas jātais, un tad ir auguma kategorijas vēl. Vēl viens spēlētājs arī no jaunās. Cooper Flags, 18 gadi. Čalis vienkārši rāda tik tādu ļoti pieaugušu basketbolu izpratni, tādu sapratni. Jā, varbūt viņš nav 40 punktu spēlētājs, bet tā viņa izpratne un tik viņš ir, es viņu kaut ko redzu, tā kā Larry Birds varbūt, jā, bet tas talants tāds tā kā Larry Birdam, bet vai viņš ir tik, kā saka, ieciklējies uz to, ka viņš grib būt līderis. Viņam tikai 18, 19 gadi. Viņš ir jaunākais spēlētājs vispār pēc visiem tiem rādītājiem. Man liekas, ka Kobe vienīgais bija, kas tik labi startējis bija. Man liekas, Lebronam bija statistika pirmā sezonā 25 tur bija. Nē, tur viņš bija, man liekas, ka viņš bija vecāks, tāpēc, man liekas. Kaut kā es nezinu, bija tur. Kaut kādā veidā bija rakstīts, jā. Tā kā tu esi redzējis kādu spēli? Nē, es to Flags spēli neesmu vēl redzējis, bet... Es viņu ģuku skatījos un vispār, es domāju, ka viņš tā kā izgāzīsies, bet Čels, labi, tur pa atsevišķi stāsts ir. Tā kā, tas ir pa jauniem talantiem. Kurš mums nākošais ir Latvijā? Kurš varētu tur iespraukties? NBA? Jā. Vistuvāk ir laikam tas Noah Williamsons jāstāsta, kā viņam viņš ļoti, ļoti labi tajā savā iepriekšējā koledžā spēlē, un tagad viņš laikam Alabama, kas ir jau koledža un pēdējais gads. Tā kā, ja viņam būs veiksmīgi tā sezona, ka viņš, varbūt kaut kur... Žans bija diezgan skeptisks, bet runāja, ka viņš nomainīs komandu, tur būs cits minūtes, citādāk tā. Es godīgi tam Amerikas koledžu basketbolam praktiski vispār nesakoju līdzi, jo... Jāsāk sekot. Viņi var būt, bet viņš ir tik liels, tur ir tik daudz. Bet sakot tām komandām, piemēram, mēs vēl runāsim pa high schooliem. Tur es tev izstāstīšu, kā tur ir interesanti veidojās, bet skaidrs, labi, NBA mēs ejam cauri. Tur pagaidām, kā teikt, nav Eurolīga. Tavs jājamais zirdziņš komentējot un tā. Kā tā ir sākusies? Tur mums ļoti daudz spēlētāji. Jau vēl viens 17-gadīgs čals. Vēl viens Latvijas. To mēs runāsim. Tas, ka tu iznāc sekundēm, nenozīmē, ka tu... bet tik un tā arī tā iespēja ir. Nē, Eurolīga ir Eurolīga. Šoreiz ļoti daudz spēlētāji mums. Sāksim ar Šmitu. Sāksim ar Šmitu, visvairāk apmaksāto spēlētāju Eurolīgā no Latvijas. Bija tāds viens brīdis, kad gribēja no viņa atkratīties. Kas tur bija vispār? Es nezinu, vai tā nebija pīlīta palaista vai kaut kas, jo tā baigi oficiāli. Vai samazināt alkaņiem? Nē, tur kaut ko, tas nebija, man liekas, no kluba. Es kaut kādu vienu podcastu klausījos, ka tur parādījās kaut kādu variantu, ka Baskonī tur kaut kas, bet, ka Baskonī tādas naudas nemaksā. Viņi nevar, un es nezinu. Skaidrs, ka ja viņš ir tajā savā pozīcijā apmaksātākais arī savā komandā, tas spēlētājs, viņš ir atmaksātāks nekā tas Osmanī, bet Osmanī jau reāli viņam tā kā, viņi tur kā līdzīgi pa katru minūtu. Turks 2 gadu jaunāks, un viņam bija ļoti labs Eirobaskets, un tā kā nav tev tā, ka tu esi tā kā pārliecinoši labāks tajā savā pozīcijā. Kad sportā iestājas klusums, tas nozīmē tikai vienu. Gatavojies negaisam. Caur sīderāba virzi gāju, nezāriņa nenolāju. Sports atgriežas mājās. 1-1 LV. Un tad varbūt komanda skatās, kāpēc mēs to varbūt 2 reizes vairāk maksājam. Bet viņš kaut kā tā kā iespēlējies. Nē, viņš iespēlēs, viņam jau tas bija kaut kāds bišķi iespējas, tas uz mani bija bišķi satraumējies, pēc Papajānis ir ārā, viņiem tur tas garais gals bišķi paretinājies, vēl ar vienu Porjē nav atpakaļ no traumas, un Papajānis būs uz visu sezonu, es tā sapratu. Tāpēc arī varbūt viņš... un tā kā Rolim jau tādā ziņā, viņš jau var arī pa 5 spēlēt, viņš jau nav tāds tikai 4, viņš var spēlēt pa 5, tā kā varbūt kaut kāds ekstra minūtes viņš var dabūt, bet es neredzu, ka tur kaut kas, baigi tur... Paliks viņš tur, krāsts. Es domāju, ka viņš paliks un to līgumu savu nospēlēs, un
Kāpēc nē? 30 gadi jau viņam ir abiem ar Jā, Porziņu jau jā. šogad. Zin kā, tas jau ir tāds vecums, jā, kad jāsāk ir Nē, tas nozīmē, ka tev vēl tas viens kaut kāds lielais līgums tev vēl spīd, jā. jāmēģina kaut kur dabūt. Nē, viņi jau var spēlēt, īpaši jau tie garie, teiksim, Rolandam jau nav bijis karjerā nekāds savainu. Viņš tā kā tāds kārtīgs rūjens, viņš Valmieri, viņš nav rūjens. Labi, bāzi ir ielicis. Jā, viņš ir tāds rīktīgs darba, tāds vecs. Lodīts viņš droši vien mētāja savā laikā. Ko da? Lodīts, es saku, viņš kaut ko, viņš to... Jā, viņš tāds klusais eferts, jā. Maz runā, strādā. Es to efes varbūt tā, labi, sezonas sākums, tā viss tā tabula ir no 5. līdz jā, nevar 6. saprast. Neko saprast, nevar viena spēle, tur visu var pamainīt, bet es viņas tā kā pirms tās sezonas, pēc tās komplektācijas liku tur tā kā bišķiņa augstāk, bet nekas te viegli nebūs. Tā Eirolīga ir tāda, tu vispār neko nesaproti. Nē, mums jau viens ir mūsējie. Tagad paņemsim nākošo. Arturs Žagars, jā. Kā pa kalniem. Pats stāsts. Un nekas nemainās, jā. Žēl, jā. Bet, ja tu atkal, man liekas, tas ir hamstring, kaut kāds tas savainos tur bija rakstīts. Tas ir netrenēšana. Hamstring parādījās 35 gados. Jo līdz tam, nebija tāpēc, ka, ja tu sēd uz svariem, ja tu taisi visu laiku tos muskuļus trenē, jā, viņi nedrīkst būt hamstrings. Nedrīkst būt. Bet tur ir vēl viens, man liekas, stāsts ar tev hamstringu. Varbūt kāds man pašam ir bijis, kādreiz tur kaut kādi gan tie cīrkšņi, gan tie hamstringi. Man liekas, tie ir tādi, kur tev jāsadziedē pa 100%. Ja tu atnāc atpakaļ, kaut bišķiņ pa ātru, tev ir laiks, atkal, un tu visu laiku mokies, un tev var būt tā, ka, man labi, es jau tur tādā amatieru līmenī spēlēju, nemūs tur dakteri bija nekas, bet es pats atceros, vienkārši tev gadu. Visu laiku tev ir, visu laiku tev tur sāp, un tu tev tā kā liekas, it kā liekas, ir jau visur, tā kā nesāp vairāk kā atkal, bet te jau tomēr ir visaugstākais tas līmenis, tur jau tomēr, tiem visiem dakteriem visur jāredz, jāsaprot, un vienkārši viņam ir vienreiz jātiek uz tām kājām, tā ka viņš ir nevis pat pa 100, bet tā kā rezervi, tā kā 110, jo, kad tad jāspēlē, viņš jau nekāds jaunais vairāk nav. Liekas, jaunais 25 gadi. Tev tur 25 gados nāk tie amerikāņi tieši pēc koledžām iekšā tā Eirolīgā. Tie kaut kādi, labi, Eirolīgā varbūt tik ātri pēc tam koledžām nenāk, bet tur viņi iet kaut kādos varbūt kaut kāds nāk tā Eiropas basketbolā iekšā. Jā, viņi netiek NBA, viņi nospēlējuši tos 4 gadus tajā koledžā, un viņi nāk izsalkuši tā Eiropas basketbolā, viņam vajag strādāt. Paies 1-2 gadi, viņš būs jau nospēlējis vienu sezonu Čempionu līgā, vienu Eirokausā, viņš ir bums gatavs jau uz to Eirolīgu varbūt arī nākt un tavu vietu tur noņemt nost. Un neviens jau to vairs uz tādu talantu un perspektīvu 27 gados neskatīsies. Viņam 25 ir. Jā, tas ir tāds vecums, ka jāsāk spēlēt. Jā, bet nav tā, ka, piemēram, es nezinu, tu jau labāk to sekojas viņam līdzi. Kas tad viņam tā, kāpēc viņam tas viss tā ir? Es nezinu, godīgi. Nav tā, ka es nezinu. Kāpēc, teiksim, tas ķermenis pilnīgi nav gatavs tādām slodzēm, un tas ir galvā problēma, tā ir struktūra tāda. Zini kā, viņš jau it kā nav tāds, viņam tas priekš tās saspēles, viņam tas ķermenis ir tāds vizuāli, jo viņš ir tāds, viņš nav tur nekāds tur tievais makarons, tāds normāls. Es domāju, varbūt tas ir kaut kāds jau bišķiņ jau tā kā jau pat psiholoģiski, ka tev jau neveicās tas, varbūt ir kaut kāda galvā, tādas jau nezinu, tur visi tie placebo efekti. Pasakosim līdzi viņam, kā viņš runā, ka viņš drīz būs atpakaļ, redzēs, kas ar to izlas būs. Viņš jau ir parādījis to, ka ja viņam tās minūtes iedod, viņš var spēlēt. Ja viņš ir fiziski vesels, viņš ir tā kā formā, viņš var spēlēt, viņš te Eirolīgai piederīgs spēlētājs, viņš varbūt šobrīd nav tas pirmais, bet tā kā otrais saspēles vadītājs, viņš tur mierīgi var spēlēt. Nav tā kā pagājuši gadu 3. Jā. 4. Tā. Ejam tālāk. Dāve izvēle spēlēt, noslēgt līgumu ar Dubai, kur toreiz es arī pats biju diezgan skeptisks, noslēdzot ar Dubai. Kalnīts bija redzēt to tālu labāk nekā mēs. Iedomājamies spēlēt Dubai kaut kādā Jugoslāvu līgā, un tagad ir Eirolīgas komanda, un ir uzvaras, un Dāvs normāli spēlē, ir labas spēles, ir
Kā jau Dāvim, augšā. Jā. Dāvis jau met, tu jau zini, ko viņš darīs. Vienkārši vienu dienu viņš izmetīs 7 trojkas, trāpīs 2, un vienu dienu izmetīs 7, trāpīs 6, un tad tur būs tas 20 punkti, 6 punkti, ja tas tur, bet es domāju, to savu vidējo, ko viņš tagad tos 12, 13 punktus met. Tas man liekas, ka ļoti labs rādītājs. Es domāju, jā, un viņš jau arī nav tā, ka tur super lielās tur minūtes, viņam tur 20 bišķiņ plus. Bet viņš pa 4. spēlē. Jā, Nevis pa 3. Tā kā viņi te izlasē likt pa 3, kur viņš galīgi, tā nav viņa vieta. Viņš pie labāk bumbas izcīna. Viņam tā statistika ir labāk, viņš spēlē pa 4. Man liekas, es nezinu. Un es domāju, ka tas arī būs tas, kā viņš tur spēlēs, būs viens no labākajiem. Zigā, beigās viņš pat savai komandai var palīdzēt nemetot tos punktus, bet vienkārši esot laukumā. Tas nozīmē, ka pie viņa ir pielips. Es tieši komentēju viņu to sezonas atklāšanas spēli pret Partizānu, ka viņš tur iesāk tur bam. Pirmajā puslaikā tur samet, un tā otrā puslaikā tas bong bija viņam apķēries apkārt. Tā kā neviens soli pat neatkāpās. Tā kā Leiši atceries stāvēja pie viņa. Jā, šitā. Bet viss spēlē 4-4, tas laukums uzreiz ir plašāks, un tad var izvērsties cits spēlētāji. Un ar Dāvi, prieks, viņš ir labi atgriezies tā Eirolīgā. Labi, iesim Rodions Kuruts, prieks, kā atgriezies uz laukumu. Arī es domāju, viņam vēl kādu laiku vajadzēs attiet, kamēr viņš vispār sajūtīs to spēli. Es skatījos vakar. Viņiem bija aizvakar laikam spēle, un kad viņi izcīnīja to pirmo uzvaru. Tieši Dubai. Viņš tur 2 punkti, man liekas, tikai. Dubai. Jā, Raimonds Zepsiņš komentēja, viņš man tieši teica, prasīja, kas tur bija, un viņš saka, ātras piezīmes. Viņš ātri dabūja 2 piezīmes, tika norauts, tad laikam izgāja uzreiz tā 3, kaut kur 4. Bet es domāju, ka Rodiona gadījumā, viņam tagad ir 3 spēles nospēlēts, 2 no tām spēlēm pa 4 foliem. Tas viņš vienmēr ir bijis tāds, kas, es atceros, pirms 2 gadiem vēl, ka Mursijā viņš tur spēlē, viņš bija pirmajā vietā ACB vidēji spēlē pārkāptu, noteikumu pārkāpumos. Jo viņam ir tas, ka viņš grib pārties, viņš grib izsist kaut kur, viņš tur noriskē kādreiz. Bet man liekas, ka viņa tā spēle būs ļoti atkarīga no tā, kā viņš ies fiziskā. Viņš jau nav baigais tehniskais spēlētājs, ka viņš tur ar tādu baigo individuālo meistarību apspēlē ar vēl kaut ko. Un tāpēc viņa tā spēle... Pusgadu nav spēlē. Jā, un tāpēc viņa tā spēle atkarīga no tā, cik viņš ir fizisks, cik viņš var aiziet pēc tām bumbām, cik viņš tur var nospēlēt aizsardzībā, cik viņš var tur kaut kur noreaģēt uz to piespēles līniju, kaut ko pārtiet, vienkārši nodušīt tos mazos, un kā viņš ies atpakaļ tajā spēļu fiziskajā formā. Es domāju, ka viņam būs ļoti liela loma. Es domāju, viņam tajā Baskonijas komandā būs. Pāriesim pie vēl viena spēlētāja, kurš sekundes nospēlē, bet Latvijas mēdī telpā sacēla troksni. Tas ir Grīnvalds, Man izlasē spēlē viņa tēvs, tad viņa dēls. Es atceros, viņš man vienaudzis bija. No 3. sporta skolas. Jā, viņš arī tāds metienu spēlētājs bija. Prieks, kad ir dēls. Tas tāds bišķi pārsteigums bija. Es tur pajautāju tiem cilvēkiem, kas tur ir tuvāk. Viņš saka, viņš labi nospēlējis ir savā jaunatnē, un tas tā kā iedod konfektu. Un viss, kā tu skaties no savas puses uz to visu. Es skatos tā, ka katram ir savs ceļš. Mums ir bijuši tie Spānijas piemēri, kad spēlētāji aizbrauc agri uz Spāniju ļoti labi, veiksmīgi. Teiksim, Kristaps, Rolands Šmits, viņi Rols laikam 16 gados aizbrauca. Tas ir 16, ne 14. Jā, Kristaps aizbrauca jau 14 vai 15. Andževs, un ir tie, kas kaut kādi varbūt ne tie veiksmīgie, bet, man liekas, ka Gunārs Grīnvalds arī aizbrauca ļoti agri, kādos 14. Es pa viņu tieši tāpēc, kad es viņu to tēvu tā kā no jaunatnes laikiem vēl basketbolu atceros. Es saku, nezinu, vai viņš spēlēja basketbolu klasē vai bija. Man liekas, pie Jurija Vasiljev bija. Bija. Un tāds labs un perspektīvs tas puika un aizbrauc uz to Spāniju. Un visu, un tā kā tu nedzirdi pa viņu. Viņš tur pagājuši gadu pa to otro komandu un tā. Bet, ja tu 17 gados tu tiec Madrides Reāli, Viņiem tur bija traumēti, bet kāpēc es to stāstu? Pasties, viņiem tas slieksnis ir 18 gadi, Mēs redzējām, Andževu paņēma, nedara, brauc prom. Šitam čalim, ja viņi neslēgs tā kā viņi tagad iztestē, un ko viņš darīs? Jo man teica, ka arī reāli ļoti daudz brauc uz Ameriku tagad, uz NCA. Kā tu redz viņa nākotnē? Es redzu, ja viņš, teiksim, tiek pie kaut kādām minūtēm un iespējām spēlēt
tajā lielajā komandā. Kaut gan es domāju, tur būs Netiks maz. Viņš viņu, spēlēs netiks. tajā otrā komandā, dabiski, viņam būs skaidrs. liela loma. Un man liekas, ka tai līgai es pat kaut kāds bišķiņ, man nebija tā baigi laika, bet bija kaut kur tajā lielajā basketbola čatā, kas tur bija ielikts kaut kāds, ka bija spēle Valencija pret Reāli, tie jauniešu komandu. Gunārs izgāja spēles sākumā. Viņš tur spēlē uz viņu, viņam tiek tā bumba, viņš tur kustās, es tur pāris minūtes spēles sākumā. Kad tu redz, ka viņš brīvi laiž, viņš tur tajā transitionā iet, saņem, atdot piespēlē aiz muguras, ja tur, tā, kad... Bet kāpēc ne? Viņš nospēlēs šito te un brauc uz to Ameriku un pelna to Ne, bet naudu. vajag interesanti, ko viņš darīs. Mēs redzam, Anģels atgriežas šeit. Ja. Vēl viens atgriezās Liepājā no Helmuts Jā, varbūt to pakomentē. Kāpēc? Es viņu godīgi sakot arī būs interesanti paskatīties, jo man ir, teiksim, cilvēki, kas, tur tas pats Arturs Šenkovs, viņš saka, viens no perspektīvākiem. Es atdzirdēju pa viņu. Bet viņš ir nomocījies ar savainojumiem. Un tā kā kāpēc tie savainojumi? grūti pateikt, nezinu. Atkal, tāpēc, ka es neesmu redzējis, es to puiku atceros, pavisam mazajās grupiņās, viņš pie trenera Brigmaņa trenējās, mēs ar viņiem spēlējām, tā kā man bija 6. gadi un viņiem bija 7. un tie 7. Tur viņam bija tāda laba komanda un viņš arī diezgan āgri aizbrauc. Būs interesanti redzēt. Ja, tā kā, bet ja tu atgriezies uz Liepāju, kā Miška atgriezās uz Valmieru, ja, tas nozīmē jau krusts. Ja. Es negribētu tev valkt. Nē, bet, teiksim, skaties, bet ja tev neslēdz līguma, tev bija vairāk. Ja tev noslēdz līgumu un aizlod uz Liepāju, tas ir cits stāsts. Jā. Bet ja tev vienkārši, visticamāk, tie Spāņi ar tevīm nerēķinās. Ne, par to es runāju. Es par Spāniju runāju. Bet viņi jau arī ir tādi. Man ir bijuši, teiksim, Miškas gadījums. Viņiem tur, man liekas, bija tajā gadā viņi vienkārši netika no kaut kādas tās sava tā reģiona ārā. Viņi tur zaudēja kaut kādu vienu spēli. Tur vadīja, paņem visus atlaidi. Vienkārši visus izmet ārā. Gadījums, ja? Tā kā man bija viens audzēknis aizbrauc pirms pāris gadiem. Kad sportā iestājas klusums, tas nozīmē tikai vienu. Gatavojies negaisam. Caur sīderāba virzi gāju, nezāriņa nenolauzu. Sports atgriežas mājās. 1-1 LV. Uz Valenciju arī. Arī līdzīgs stāsts. Tur atlaid visus ārzemniekus. Atstāja tikai spāņus, visus, kas tur bija, tur turki, latvieši kaut kādi, tos pēc kaut kāda viena zaudējuma visi brīvi. Viņi jau tomēr atskaties, un tie spāņi var, viņi kādreiz tev paņem, tā kā trenažieri vienkārši priekš saviem tiem jauniem. Bet viņi to nesaprot. Mūsu latvieši to nesaprot. Nesaprotu, bet tev tas ir uz to jāskatās. Tāpēc es domāju, es vienmēr, man tie kādreiz tie vecāki tur saka, vai mums tur braukt vai nebraukt. Es saku, pirmais indikators ir tāds, ja tev ir jābrauc un tev vēl kaut ko saka, ka varbūt būs jāsamaksā tur, pa dzīvošanu vai tur pa ēšanu. Tur daudz maksā. Jā. Viss tad tu nebrauc uz turien. Tas nozīmē, ka tu būsi tur trenažieris, pats savu maksās pa kaut kādām kojām, pusbadā tur dzīvos uz kaut kādiem makaroniem. Jā, tas tev nekas nebūs un pie kaut kāda tev izmetīs ārā. Ja viņi nāk un tev jau reku līgums, tas, mēs tur nodrošinām šito, tev reku būs tas, nāc tikai spēlē un tā, izvērtē tās situācijas, neuzķeries tā kā uz to pirmo lēto kaut kādu, ja, ko tev tur, teiksim, piedāvā. Bet es domāju, tā Helmuta gadījumā Liepāja labs variants, jo šogad Liepāja tā komanda pārbūvējās, viņa tā kā jaunāka paliek. Tur ir, man patīk, es domāju, ka Arturs Visovskis Rubens ir treneris, kas var ar tiem jaunajiem strādāt, un es domāju, ka labāk tad tu atnāc tur un spēlē tās lielas minūtes, ja nekā tu atkal tur kaut kur pie kaut kādas lielākas, kaut kādas ambiciozākas komandas nosēdēs un netiks vispār pie. Tā kā Anģels, piemēram. Anģels jau tiek pie spēlēm. Jā, bet redz, viņi uzvarēt nevar, vakar viņi nolika vispār, tādā ziņā malā uzreiz, ja. Tu nevar, tu saprot, jauniešiem ir jāspēlē savās komandās, savās stilā, savās stilos, tā lai, tā kā ieliet, tā kā Anģelu tur ieliek, viņam tur, pirmkārt, ar to jaunieti jāstrādā, ja. Gulbim prasa uzvars, ja. Tur jau tā lieta, bet kad tu vari atcerēties vēl pēdējā reize, kad būtu kaut kāda komanda, kur nebūtu prasīts beigās tomēr uzvar. Visi jau pamainās. Visiem arī Vefam bija sākumā tad jauno talantu fabrika. Es jau pēc 3 gadiem, kas notika. Viss beidzās. Tāpēc, ka parādījās nauda. Parādījās nauda un ambīcijas. Es teicu, kad noturam to līmeni. Ne, viņiem gribās, 15 kārtē. Bet tev gribās ar tam sponsoram, kas dod naudu, kādu viņam dēļ par tiem jauniem. Ne jau, viņi nesaprot tās lietas. Es vēlreiz saku, ka to uzmanību šobrīd basketbolā var pievērst ar talantu, kas spēlē, nevis ar to, ka tu vinēsi. Šobrīd ir deficīts. Spēlētāji deficīts, kāpēc uz basketbolu nenāk?
Tāpēc, ka nav latviešu tādu spēlētāju, uz ko nāk skatīties. Viens moments, jā. Nu, labi, tu tādā Liepājā. Labi, man jau grūti spriest, cik viņi liela talanta. To mēs vēl runāsim tālāk, jā. Bet vesela paudze tagad ir aizbraukt. Nu, bija tāds laiks, ka visi brauc. Pasties. Tagad, piemēram, tāds aizpūrs, jā, ar parādās kaut kāds 3-8 punktus iemets, jā. Nu, es tur jaunatnē pa 40 metu visu laiku. Nu, neviens nezināja, ka es vispār varu iemest. Ja. Tagad viņš iemet vienā mačā visā pasaulē. Ja. Tālāk, kāda viņam ir nākotne? Es domāju, ka viņš, man liekas, bija Viņš 8. gads. Jā. Tas nozīmē, ka viņam šogad būs U18 izlase. Nu, jāskatās. Nu, es domāju, es viņu atkal to spēlēju. Viņš, man liekas, arī diezgan agri aizbraucis, ja godīgi es neesmu viņu tā redzējis, lai man būtu tāds viedoklis par viņu, bet, tie, kas tur seko līdzi un saka, kā fiziska mašīna, priekš tā savu. Un nav tā, ka, pāraudz savu vecumu? Varbūt sākumā, bet ja tu pāraudz, bet tik un tā, Kaspars Kambala jau arī bija pāraudzis savu vecumu. Ja tu, cik viņš 14 gados lielajā līgā, ja? Bet kur tu teiksi, ka viņš pēc tam norietē? Viņš vienkārši izauga tāds un visu. Viņam vajadzēja kļūt par bandītu pēc būtības. Vai, teiksim, bet viņa aizvāc prom tēvs aizvāc. Arī bija kaut kādā ziņā tā kā pāraudzis to savu vecumu. Kivičs kāds bija? Jā, Kivičs pa 70 vai Pogiņi, es atceros, viņi tek met ārprāts jaunas līgā, es nezinu. Vai, teiksim, Artūrs Strautiņš arī bija pāraudzis savu vecumu, kaut kādā tajā, bet viņš, teiksim, pāraudzis tādam līmenim, viņš izauga, viņš tomēr ir stiprs un tas viņa tā fizikalitāte pārnesās uz to pieaugušo basketbolu. Un par to aizpūri es tā saprotu, ka viņam ir tās fiziskās dotības, lai viņš var... tā, 7., 8. gadi tur izstās diezgan labs tas. Visu vasarā redzēju aizpūrs, tas pats Gunārs Grīnvalds, viņam ar nākamgad ir U18 izlase. Tur jau mēs arī redzēsim. Ko viņi var un ko. Labi, izlase ir izlase, jā, bet tas ir tādi pirmie iedīgļi, ka var redzēt, vai viņam ir tas savā vecumā. Bet Valdu, to, ko tu pats saki, ej un iemet tos 38 punktus. Nav problēma. Tāpēc, tas ir pirmais rādītājs. Bet tas ir ne katrs var to izdarīt, jo citiem, tu saki, ir tie spēlētāji, viņš iemet, jo, lai tu iemest 38 punktus, tas nozīmē, tev ir labi, būs tā spēle, tu tur iemetīsi 2 no 3 metieniem, bet tāpat tev sanāk jāizmet. Ja tu met vidēji 70? Tā kā Adolfs tas nozīmē, ka tu met visus. Tas nozīmē, ka tu esi vienkārši nepiebarojams tā kā spēlētājs. Tas jau arī, zin kā, ja viņš met, te jau jāstāsta, ko viņš tālāk darīs. 6 punktus un visu, un viņš apmierināts, viņam nav tā izsalkuma, bet tie punktu guvēji, tas arī tāds īpašs talants, ko nedrīkst kaut kādā ziņā tie treneri nokaut. Tāpēc, ka tu tos punktu guvējus pēc tam un tos skrējējus kaut kādā brīdī vienmēr varēsi piebremzēt. Bet tos, kas būs tie lēnie, un tos tu nekad neiekurbulēsi, lai viņi tagad pēkšņi sāk kaut kur tur baigi skriet un mest. Ja tu punktus nemet, tu nemetīsi nekad. Tā. Mēs lēnām esam pārgājuši uz Latvijas basketbolu. Manuprāt, Latvijas-Igaunijas basketbola līga šogad latviešu komanda starpā lielākā intriga. Jā, man liekas, pa pēdējiem gadiem Vefs ir slikti nokomplektējies. Viens, otrs, es neredzu tur nekādu zīmējumu. Un es neredzu, ka viņiem ir kaut kā, viņiem varbūt budžets ir lielākais, bet spēlētāju pārsvars viņiem nav nekāds. Es neredzu, kad viņi varētu, piemēram, varbūt, ja viņi piepirks kaut kādu spēlētāju klāt, kaut kādu tur jaunu, kas tur vēl sazina metīs pa 30 punktiem, tad jā. Bet šobrīd iesim cauri, Vefs, pirmais favorīts, redzam, cik neveiksmīgi viņi spēlē kausos, nevar tā komanda atrast to zīmējumu, nevar atrast savu spēli un tā tālāk, bet mēs arī redzam, kādas viņiem problēmas ir šeit, ja? Mūsu līgā, teiksim, Latvijas-Igaunijas līgā. Viņi arī šeit mocās ar ogru knapu, tur izvilk maču. Jā, teiksim, labi, Ventspili viņi vinnē, bet izbraukumā viņi tad zaudē tur Tartu zaudē. Tas vienīgais zaudējums. Jā, bet tā spēle, tāda, kad var redzēt, kad kaut kas tur pietrūks. Kā tu vērtē šobrīd to VF modeli, ja tu esi vakar nokomentēji? Tā bija pirmā spēle, ko es tos rezultātus tur pastos, bet tā bija tāda pirmā, ko es tur skatījos. Nav kas iemet punkts. Nav līderi. Viens ir tas, es nezinu, kas ir noticis ar, teiksim, Ķilpu un Dairi. Viņi met tā kā vienkārši uz groza pusi. Ķilps var iemest. Labi, bet tad domā kaut ko citu, bet nevar, tā kā viņam bija pēc pirmām 2 spēlēm 23 metieni izmest 2 precīzi. Tā ir psiholoģija. Psiholoģija, slikta metiena izvēle, labi. Kaut kur varbūt tas ieiet tev galvā, un tad tu arī aizmet garām kaut kāds tos brīvos metienus. Vakar viņš vienu iemets, bet es
vakar bija interesantā komentēšana. Negāja neviena FIBA lapa, tā kā tu neredz to statistiku, tu redz tikai rezultātu. Tik, cik to rakstīja. Tik, cik, jā, redzīja televīzijā, ko skatītāji redz, un man... Nepierakstīja. Es centos, lai tur klikšķiņ, tur visāds mēģina to lapu, nekas neiet, viss bija nobrucis, bet beigās tur atrada, ka tu vari pastīties to statistiku, ļoti vājš. Dairim 0,7, 3 punktnieki. Ko tad tu vēl vari tādā ziņā pienest tai komandai tajā savā, teiksim, vecumā, ja, ka tu esi bijis tas komandas tā kā snaiperis, ja vien brīd pat tā kā Eirolīgas labākais 3-punktu metējs, un skaidrs, ka no tevis jau negaida neko daudz vairāk arī šobrīd, kā, iemet tos savus brīvos metienus, vai kad uz tevīm ir iztaisīts sadarbība, tu esi izvirzījis tam metienam iemet, un tādus normāls metienus viņš aizmet garām, nevar trāpīt. Ķilps nevar trāpīt, tas ir divi spēlētāji, no kuriem es domāju, to Ķilpi jau arī pārrakstīt tādu, kā par vienu potenciālu līderu. Liepājā, uzbrukuma līderis un tā, un nav. Un leģionārs, tāds kaut kādas situācijas, viņš tur var sev uztaisīt, tas fiziskais tāds atletisms ir, bet arī tajos izšķirošos brīdos Porters, iedriblē 2 cilvēkos, tur nenolast to situāciju, mēģina tur pats kaut ko izlausties, nokrīt, beigās ir slikti, nav trāpīts, un arī ar tiem, kā saka, tiem jaunajiem kaut kādiem, tu paņem, un daudz ir tāds spēlētāji, kur tu ceri, ka viņš atvērsies. Ka viņš atvērsies, iedosim to iespēju, viņš sāk spēlēt, un neatverās, un visas tās, teiksim, kaut kādas varbūtības, ko tu esi tā kā cerējis, viņas nav salikušās. Ir grūti gaidīt kaut ko tādu labāku. Par to budžetu nezinu, daudz jau saka, runā, ka Valmiera tālu neatpaliek. Mēs iesim līdz Valmierai, bet VFam kaut kādas izmaiņas vajag komandā, kā tev liekas? Sportā ir vairāk enerģijas nekā upē. Gribi iegūt vairāk? Peldi pret straumi. Upe nesa ozoliņu ar visām bitītēm. Sports atgriežas mājās. 1-1 LV. Te nesen jaunups pafilozofēja pie Kiviča, kas stāstīja, kāds ir tavs dzīves sapnis. Savāk 5-6 miljonus spēlēt NBA tādā jaunajā līgā. Nē, viņš teica, laikam, ka spēlēt, kad izveidosies NBA līga, un tad būs kaut kāds otrā līmeņa, kad visticamāk... Apmēram uz to pašu. Tu tici vispār, ja tāda nauda būtu, cilvēki panestos un iet skatītos, pilna tribīna būtu? Pilna tribīna nebūtu, cilvēki iet skatīt, vairāk iet un vairāk skatītos, bet tas līdzīgi, kā, teiksim, jaunups teica, ka tādā gadījumā pie tādu budžetu iespējams varētu. Bet ir vajadzīgs turnīrs, kurā spēlēt. Jo kā tu šobrīd nopārdos to vēstu? Champions League, kura tūlīt beigsies tev janvārī. 6 spēles un jā, un ko tu tālāk darīsi? Un arī tam sponsoram, kur tam mums ir tagad 6 spēles, tas statotiskais turnīrs, tad tur Latvijas, Igaunijas. Es domāju, ka ļoti grūti strādāt tādos apstākļos. Tev vajag tas startautisks turnīrs. Vismaz 20 spēles. 20 spēles, tā kā pilnvērtīga sezona. Ja, kad tu nospēlē, tad tiem leģionāriem, tu vari kaut kāds labāks leģionārs dabūt, kuram varbūt ir bijis kaut kāds savainojums, kaut kāda neveiksmīgāk iepriekšējā sezona, ka viņš var atkal tā kā varbūt nokāpt vienu stāvu zemāk uz to, pieņemsim, VFu, nospēlēt labu sezonu tur pilnu un cerēt, ja, ka pēc tam tas tev ir tāds, bet šobrīd grūti. Labi, viņiem ir 5-6 miljoni. Viņi spēlē pafilozofēs. Spēlēt tur Eirolīgā. Kur viņam spēlēt? Latvijā? Nē, man būtu ideja. Piemēram, ja es tur būtu. Lietuvas čempionātā? Iet atklātais Lietuvas čempionātā? Jā, iet iekšā un Rīga viņiem nav. Tā ir vieta, kur... Nē, tas būtu tāds risinājums. Un tur ir Žalgiris, Lietuvas Rītas, Klaipēda. Tur ir baigā konkurence. Un tur varētu savākt vēl, kā Latvija, Lietuva, vienmēr... Nē, tas jau ir kaut kāds tāds, jo tagad, arī, mēs paskatāmies 14 komandas, Latvijas, Igaunijas līga, tur tagad, beigās būs tā, ka varbūt būs no tām 14, tur 8, tur 10, ja tur varbūt tāds puslīdz konkurējošs, pat varbūt mazāk. Lietuvā cik 9 komandas. Tā ir atkal Baltijas basketbola līga. Nevar taisīt. Viņi dēļ Igauniem netaisīt. Viņi jau varētu mums vēl taisīt. Varbūt, bet mēs nevaram to otru. Labi, mums būs tagad 2 komandas, ko tu varēsi tur dabūt iekšā. Varbūt. Ja nebūs 5-6 miljoni, tu nevar dabūt nevienu. Ok.
Bet, es saku, tas otrs vēl būtu, tad nezinu, viena ir tā kā konferences tur Lietuva tur, un tad otra tur Latvija, Igaunija. Ja, teiksim, Kalevs var nokomplektēties, varbūt, es nezinu, tur Tartu. Nevar. Tāds, lai viņi puslīdz. Leiši negrib braukt uz to Igauniju. Negrib braukt, viņiem tas tāls. Vilciens jāuztais beidzot. Zelta? Zelta vilciens. Tad jau, bet padomā, Valdu, Spānijā var tur braukāt un vēl kaut kur. Real Baltica? Bet pa lielam, ja tu varētu, nezinu, 3 stundās iekāpt vilcienā aizpilīt uz to, brauc no tās, tā taču komandas ceļo. Nē, labi, bet lietuvieši jau aizbēga prom, jau es jau atceros. Cik man bija grūti dabūt, vispār to līgu, vispār nebals jau sākās. Cik grūti bija. Igauni jau tur nebija. Tur, zin kā, vēlāk, ka mēs jau sākām Latviju-Lietuvu, Baltijas līgu sākām bija 4 lēšu komandas, 2 mūsējās. Mums bija tāds, vai cik tur turnīrs, vai cik tur 6, es neatceros bija. Un tad mēs lākām izveidot. Un tad jau viņi beigās bēga tiem Igauniem prom. Jo principā mums jau vispār tagad tas basketbols nokrits, viņiem ir tikai debesīs, Igauni jau nekur pat mums netiek līdzi. Pa ko iet runa vispār? Viņiem ir varbūt 1-2 komandas, tā kā bija Tartu. Tāpēc ir grūti. Sakiet, labi, pa Valmieru. Turnīrs nav. Kā tev patīk Valmiera? Interesanti. Bet, zin kā, es tā skatos, viņiem pagaidām ir kalendārs bijis diezgan parocīgs. Viņiem jauns treneris viņiem. Mazur aizzina prom. Paņēma vecvagaru, jaunie treneri vienmēr ir tāds liels izaicinājums. Tu vari labi, iedot kaut ko jaunu, var arī ne. Pagaidām Valmierai viss ir ok. Valmiera vinējusi Ogri. No tām komandām, kam ir pozitīva bilants, pārējie tie 5 panākumi ir pret komandām, kas ir lejā. Vājāk, jā. Bet tāpatās tev ir tās spēles jāuzvar un cepur nost. Tā kā Valmierā tādā ziņā viņiem, man liekas, viņi ir arī pēdējās sezonas viena no tādām komandām, kur vismaz tas vietējais līdzjutējs pašmāji. Vienmēr ir bijis. Viņi nāk, viņi un tagad, atbalsta. Ka viņi līderi, tagad nāks vēl vairāk. Tā kā tur viss ir kārtībā. Un man patīk tas, kad viņi ir reāli tādi konkurenti. Un es domāju, ka tur, kā saka, Vefs nevar teiksim, būt pārliecināts. Tur viņi dabūs papieru uzreiz. Tagad, Latvijas-Igaunijas līga ir viens, bet tad Latvijas līga un taču tad, zin kā, jāpaņem beigās. Es domāju, Valmiera un tie paši Rozā basketbola davai pa Zeļiem parunāsim. Zeļi tie iesāk sezonu dabūja no Ventspils, bet tāpat viņi pārliecinoši iet. Žants teica, ka Zeļiem vislabāk nokomplektētais sastāvs. Vismaz Žants tās. Man ir grūti, tev ir grūti teikt. Es viņiem komentēju to kausu, kas viņiem bija tas pirmssezonas, kur viņi vinēja, kur spēlēja Ogre. Te arēnā? Jā, tie jaunajā tas bija tas frakt kauss. Uz to fonu, viņi izstījās pavisam citu komandu nekā, tur salīdzinoši ar Ogru un tiem Igauniem, kas tur bija. Viņi izstījās ļoti labi. Viņi atlaida tagad to garo, to Frenkiju čempionu. Labs uzvārds, vajadzēja tādu atstāt. Nē, tur tā lieta neīsto, viņi tur tā kā atlaid. Bet es domāju, ka viņi reāli gaida Krišu Helmani, kad beigsies Meksika, un ja viņi... Jā, viņam tāda taktika, jā. Es pieļauju. Viņam šito streetballists, viņam meksikāņus. Streetballists laikam vairs neņem, bet, Kriša jau pagājušā sezonu spēlēja, un viņš tur pēc tām, vismaz cik es tur runāju ar Reini, kad, viņš priekš šitās Latvijas-Igaunijas līgas, viņš pēc tam visām advancētajiem kaut kādiem tiem, viņš ir tur elitārs tā kā spēlētājs, kas viņiem var tiešām labi palīdzēt. Un man liekas, ka viņi labi nokomplektējušies, un tas Frenkijs Beidzot, čempions mainīsies? Visreālākā šansa, ka var mainīt. Bet es domāju, ka Vefam būs kaut kādas, es domāju, ka būs kaut kādas pārmaiņas kaut kur. Kaut kas viņiem ir vajadzīgi spēlētāji, kas iemet. Mana versijas vēlreiz saka, teiksim, ja Gailīts spied tur ārā visu, ko varēja, tad Gulbis tomēr vēl nav pieredzējis. Viņš nezina, ko nozīmē spēlēt ar vājāku sastāvu. Pagājuši gadu viņš vinēja, bet tas sastāvs bija vienkārši tur vienalga. Tur varēja jaunu pielikt pa treneri, viņi būtu vinējuši. Ja? Bet jautājums ir viens, ka šeit arī jāmāk ar šo sastāvu sabalansēt un vinēt. Kur ir tā māksla? Un te jau ir treneri pieredze. Viņam tāds pieredzes nav. Un es uzskatu, ka arī, ja viņam nedabūs labāks spēlētājs, treneris nebūs tas, kas vinnēs to čempionu. Nevar. Es domāju, Mārtiņam šobrīd nav tur tie ieroči, ar ko. Nav, bet es saku, un arī viņš neko nevar izdomāt. Viņš ir impulsīvs, es redzu, tādu ķilpam un tādu Anģevam jāpalīdz tur, kā teikt, tiem jaunajiem. Tieši otrādi es redzu,
Viņš pēc katras kļūdas viņam brūk virsū, nu, tad tie čaļi tur vienkārši jau ir, zin kā, tas spiediens ir liels, nu, un tie, kas tur vēl kaut ko var izdarīt, arī sačakarē. Tā kā, nu, tā ir tāda, kā saka, no malas, bet interesanti. Teiksim, nu, Ventspils, es arī pastījos ar VF to spēli speciāli, pastījos, nu, viņiem arī, kā saka, var kaut ko nokost, bet tā stabilitāte nav tik liela, ja. Nu, man liekas, ka viņiem arī tur, viņiem visu laiku ir jāmēģina kaut kas tur salipināt, zin kā tie sen jau vairs nav tie Ventspils zelta laika, viņiem tur bija lielie budžeti un vispārējais. Jā, spēlētāji pārsvars liels, jā. Tādā izdzīvošanas režīmā, bet nu, tādā ziņā, man liekas, atkal Gins Fogels ir tāds pilnīgs tādā ziņā pretstats, ja tam, nu, ka viņš vienkārši nečakarē. Bet viņš ļauj brīvi spēlēt. Spēlētājs izmanto. Jā, viņš ļauj viņiem darīt to, ko viņi dara labi, un nečakarē viņus un neliek viņiem darīt to, ko viņi nav kaut kādas sistēmās, jā. Tāpēc viņš vienkāršo, jā, un tas ir ļoti pareizi. Tad tie spēlētājs zina, kas viņam, ko no viņa gaida, viņš jūtās tā kā labi, viņš jūtās pārliecinoši, un tad viņi to var arī atraisīt spēlēt, un es domāju, vai viņi tur būs tādi reāli, kas cīnīsies, varbūt, ka nē, bet viņi tur var bojāt kādam citam tur dzīvi, jā. Labi, Liepāja. Domāju, ka bez kaut kādām lielām ambīcijām uz šo sezonu konkrēti, kad viņiem tur praktiski komanda ir no jauna uztaisīta un tāds... Turēt viss jaunos savā. Jā, laba tāda vieta, kur, teiksim, tiem jauniem spēlētājiem spēlēt un varbūt tā kā spērt, teiksim, tur mans arī audzēknis Edvards Segli no Latvijas universitātes pārgāja šajā sezonā. Nu, domāju, ar tāds tā kā solīts uz priekšu, kur tu tiks pie kaut kādām lielākām minūtēm, kaut kādas iespējas paspēt, un varbūt tas var būt kaut kāds atspēriens pēc tam, nu, nezinu, Rīgas zeļu vai, nu, kā saka, solīt pa solītim, un tas pats tur izlaši tie U18 kandidāti. Man liekas, ka tas ir tur visi Liepāji, man liekas, ir viss kārtībā tādā ziņā, un man liekas arī Valmiera, tie tādi divi ļoti labi piemēri Latvijas basketbolā, kur arī tā sadarbība starp sporta skolu, kas ir apakšā pašvaldības sporta skolu un lielo sporta klubu, kur pa vidu ir tā Ramerent līgas komanda. Ja? Tā kā tur tā piramīda ir, tur ir iekšā cilvēki, kas gan no augšas, tā kā, ja no lielās komandas tā kā ir tāda sazoba arī ar treneru kolektīvu ziņā. Ja? Tur Arturs Visocks Rubens ir tā kā pāraudzībā, ja tur pa visu Liepājas sporta skolas virstreneris, tad, man liekas, Valmierā tas ir Ārnis Vecogars, man liekas, ir direktors. Nu, jā, un tad dēls treneris, un tur tie sporta skolas treneri ir asistenti Kasparam, nu, ka tas viss ir tādā... Tikai vajadzīgi talanti. Jā, vajadzīgi spēlētāji, bet tas jau ir... Tas ir tas kuri pamats, netic mūsu basketbolam brauc prom. Pamats ir tā sistēma. Tagad tu uztais to sistēmu, tad tu vari viņu kaut kādā veidā saprast, kas strādā, kas nestrādā, tu vari viņu piekorģēt kaut kādā veidā. Kamēr tev ir kaut kāda haļāva, tad tu nevari saprast, tu viņai tā kā paveicās, nepaveicās, ir tie spēlētāji, nav. Un pie tās sistēmas vienmēr būs augšā lejā, būs atkarīgs no tā, būs labāka paudze, būs labāks rezultāts, būs sliktāks, bet tu arī tā klubs sapratīs to savu, kuri tā, nu, darba kaut kas jāpamaina tieši kaut kādā, ko mēs varbūt nepareizi darām, kaut kā, ka tu sistēmu tu vari pamainīt, bet ja nav sistēmas, to nav ko mainīt. Nu tā. Labi, ejam pēdējā tēma jaunatnes izlases. Ir iecelt 3 jaunatnes treneri. Nu, es sieviešu basketbolu neaiztiksim, aiziesim vīriešu. Manuprāt, pirmo reizi ir ielikt 3 treneri, nu tādi autoritīvi, kuri ja pagājušajā gadā Zumovski ielikt tādu, viss brīnījās, tāpēc, ka viņš vienīgais pieteicās, un tad viņš paņēma gulbu, kas bija nepareizi. Nu, tādā ziņā, kad, nu, vismaz tā. Tad tagad ir treneri, nu, tādi, kuri... Mēs redzam arī Zvirzniņu, kurš izšāva U20. Kā tu vērtē tagad mūsu panākums? Nu, tā kā savienība izlika, ka mēs esam vispār labākie panākumi mums. Un tā. Kas ir tas pamats visam, kā tu redzi? Nu, ja tu ņem visus spēlētājs, kur tagad spēlē, mēs vēl kur viņi ir tur? Tagad ir high schoolos, veseli čupi. Tālāk ir koledžās, akadēmijās, jā. Kas tad Latvijā ir palicis? Kur tas spēlē? Latvijā valdi ir jaunatnes basketbola līga, kas ir... Nē, bet tie izlases spēlētāji, Bet viņi jau no turienes nāk. Jā, bet iet runa, ka viņi te nav Latvijā. Viņi sanāk tā kā lielā izlase tagad. Jā, savācās no visas pasaules un tagad... Nu, tā ir viena, tas ir tas mūsu basketbola sistēmas, tas caurums, kur ir tā pārēja no tā jauniešu uz tādu bišķiņu tā pieaugušu un tādu bišķi profesionālāku līmeņu to darbu. Jo jaunatnes līga to savu funkciju
kas ir tā kā visaptvaroši, visu basketbolu aptvert, sociāla funkcija, lai visiem bērniem tas basketbols ir, es domāju, viens no pieejamākajiem sporta veidiem Latvijā. To sadaļu... Ne pats dārgākais. Jā, ne pats, gan geogrāfiski, gan materiālā ziņā vecākiem tas ir pieejams. Pašvaldībās ir, teiksim, tas sporta skolu tīkls ir liels. Tas ir ļoti labs, un es nezinu, teiksim, arī ar to pašu Artūru Šenhofu runājot, ka viņi tomēr daudz tur kontakti saistībā ar tām Ziemeļa Eiropas līgām ar citām valstīm, kur mums ir viens no labākajiem vispār tā sistēma, ja, tā jaunatnes. Bet viņa strādā ar to visu lielo masu, bet mums pietrūks tā sadaļa, kur strādā ar tiem talantīgākiem audzēkņiem. Un tas ir tas, kur mums ir vieta, kur to uzlabot. Ja? Ko es saku, Liepāja, teiksim, tas ir viens savas pašvaldības ietvaros. Beidzot, Rīga ir kaut kur izkustināt. Rīgai kaut kas, teiksim, Savienībai tas projekts Excellence centrs redzēs, kā tas attīstīsies. Tas ir 2. gads tikai, ja? Jo, teiksim, tas U16 rezultāts pagājušajā gadā, tā ja kopā pastās ļoti maza daļa no tiem spēlētājiem, kas to rezultātu taisīja, bija tieši Excellence centra tie pārstāvi. Ja? Kaut kas bija. RBS juniors, ja? Arī pagājušajā tajā gadā. Nebūtu viens spēlētājs tur noārdījies. Bet tas ir vismaz atkal to, ko es saku pa sistēmu. Tas ir tādi pirmie soļi tajā virzienā, kā tam būtu jābūt. Tā kā es teiktu, tas ir tāds kopražojums. Gan tas, kad ir tā jaunatnes sistēma, kur tomēr tiem spēlētājiem ir iespēja sākt, gan varbūt tas, ka šobrīd tās globalizācijas rezultātā mēs esam dabūnam kaut kādus, kā saka, spēlētājs, kas ir, kā saka, tos trījumdas latviešus, ja, kas ir aizbraukuši un atnāk atpakaļ. Bet, citautieši. Jā, bet arī viņus, ja viņi ir, tad ņemam. Tas nav no zila gaisa. Ja, tas nav tā kā Slovēņiem vienu visu laiku. Mums viņiem ir vecāki latvieši, viens vai divi vai abi, viņi kaut kur ārzemēs dzīvo, spēlē, mācās, un viņi grib pārstāvēt super. Un visās izlasēs bija gan U16, gan U18, gan U20. Tā kā ir tie spēlētāji. Vācieši un kas tik tad mums nav. Un, protams, tad ir liels arī tomēr tā veiksme un sakritība. Mums ir grozies kā grib, ir tās paaudzes, kur tev trāpās tie talantīgākie spēlētāji, un ja tas vēl trāpās, ka vienlaicīgi tas ir gan ik pa 2 gadi, ja, ka tur trāpās gan U16 labi paaudzes, gan U18, tad pēc tās vasaras izstāsta, vai mēs esam baigā zirgā. Ja? Un nākamajā gadā tiem spēlētājiem nav tie turnīri nevieniem, ne otriem, viņi tajos 17 un 19 gados, ja? Un atnāk varbūt tā nākamā, un tur nav to spēlētāju, varbūt kāds traumēs, nav tā rezultāta, un tad atkal viss tur plēš matus, viss ir galīgi garām, vajag te jaunas vēlēšanas, viss jālaiž vaļā, ja tur ir. Bet, uz to vajag tev kaut kā bišķiņ, nezinu, man liekas, tā bišķiņ vēsākām emocijām reaģēt un strādāt, izdomāt to sistēmu, kur mēs tajos no tiem 14 gadiem, ja, nodalam to sociālo no uz rezultātu mērķēto sportu, ja, kur ir kaut kāda, nezinu, vai tādas bišķi specializētākas kaut kādas pāris komandas pa visu Latviju, vai tas ir, nezinu, jāatstāja pašvaldībām un tiem klubiem, kas, teiksim, zem tiem saviem klubiem to sporta skolas tā kā, tāda sazobu uztais. Varbūt ir risinājums kaut kāda U22 līga kaut kāda, vai U20 vai kaut kas tam līdzīgs, kur, lai nav. Sportā ir vairāk enerģijas nekā upē. Gribi iegūt vairāk? Peldi pret straumi. Upenē savu zoliņu ar visām bitītēm. Sports atgriežas mājās. 1-1 LV. Nezinu, sports skolas komandas... Būtu ideāls studenta līga. Jā, bet mums jau ir skaties tā sistēma. Tagad 16 gados pasties Rāmerenta līgas, ja tur tos pieteikums. Sports skolas komandas spēlē. Aizdevums tā reģionālā līga, sporta skolas, otrās komandas pat tur kaut kāds. Ko jūs tur darat? Ko jūs svilinat to pašvaldības naudu, to autobusu tur piļojots kaut kādu, nezinu, spēlējot pret veterāniem kaut ko spēlējot. Tā. Vai tad tu vienkārši saproti, tad tu jau 17 gados nav ko tur čakarēties un tēlot to sporta skolu un to visu masu palaižat uz amatieru sportu, lai viņi spēlē tajā darbdienu līgā, amatieru līgā. Un 2 reizes nedēļā atnāks treniņi, nospēlē 3 spēles, tieši to, ko viņš grib. Bet mums ir tā problēma tā, ka tu tur ej pie tiem veterāniem vēl kaut ko, un tad ir tas, tā kā tu saki, tas jauniešu basketbols jau, tu nevar tajos amatieru līgās, tu bieži vien nedabūsi to jauniešu basketbolu, ar ko tu sastapsies spēlējot jauniešu čempionātā. Pilnīgi cits. Pat jaunatnes līgā ir, nezinu, 1. divīzijā tas basketbols ir krietni ātrāks, varbūt nekā, ka tu spēlē to
LBL2 vai vēl kaut kāda, ka tur tās divas veterānu komandas, tur, teiksim, viena par otru. Nu, nezinu, bet nav jau kur. Nu, nav savā starpā mēs nevaram salasīt konkurēt spējīgas komandas. Es gribēju par tām izlasēm bišķi. 6. 7. gadi, tie ir tavējie. Zvirgzdiņš treneris. Kā tu redzi šai komandai viņu to potenciālu, kā viņi varētu nostartēt? Tomēr tas ir tavs. 6. būs tieši 20 gadnieki un 7. gadi būs U19. Jā. Ne, nu, viņiem tagad jau Zvirziņš trenē Mārupas komandu. Tur, es domāju, liela daļa no tiem spēlētājiem arī ir tādi, kas ir tie 6. gadi tādi konkurētspējīgi. Jo 7. redz, kurš spēlēs? Cik tur būs 6. 7. izlasē? Ne, nu tā jau, tu tā skaties, tie 6. gadi, nu mums ir Skrinda, ja, kas tagad brauk uz Amerikā spēlēs, ir tur Šulcs, kas bija MVP pagājušajā gadā. Tur, nu, kaut kas ir, bet jautājums, kas no tiem 7 gadiem, kas tur spēlēs klāt, kam būs tur interesi, vai tu tur, nezinu, vasarā tur izvēlēsies tomēr trenēties vai spēlēt pie tiem gadu. Nu, man liekas, ka tas kaut kādā ziņā tas vismaz solis, kas man liekas šajā gadā ir tāds pareizā virzienā, ka tie treneri netiek mainīti. Nu, piemēram, ja Sedīs Šlesers jau aizpagājušajā gadā bija tie U16, nu viņam apmēram ir skaidrs ar to U16, kas tajā vecumā ir vajadzīgs. To, ko Spāņi darīja. Ir kaut kāda sistēma. Ko Spāņi darīja. 16 gadnieks viens, 18 un man liekas, ka tas ir vispareizākais tas veids, un, teiksim, Zvirziņš jau 20, U20? Nu, 18 jauns treneris. Varbūt, ka arī Bušiņš paliks tur pēc tam nākamgad un vēl. Un tad jau tu vari atkal runāt par to, ka var veidot to sistēmu. Reku, Bušiņš strādā arī kaut kādā ziņā ar Zvirziņu kopā, viņš strādā kopā ar Ediju, ir tāda vienota sistēma, nevis U20, tas treneris mēs spēlējam tur, teiksim, tā kā viņam tur patīk, nu tagad tu vari iet jau tādā virzienā, ka to sistēmu uztaisīt, tie spēlētāji iet cauri tiem saviem etapiem, kas ir U16 etaps, U18, U20, pēc kaut kādām attiecīgi programmām tur tiek strādāts. Un tad arī tos rezultāts kaut kāds mērķiecīgi vari tur gaidīt. Jo kamēr nav tas sistēma, tev rezultāts būs atkarīgs tikai un vienīgi no tās paaudzes, kas tev tur trāpīsies. Nu tā, veiksmes kaut kādā ziņā un tā. Nu ko, mūsu laiks jau strauji iet uz beigām. Ko kam vajadzētu sekot līdzi? Ja? Sekot skaidrs ir, mums ir pilnīgs tukšums, kā bija līdz šim, pa saucamā amerikāņu high school sistēmā. Ja tu, ko es gribēju teikt, lai cilvēki zinātu, tu droši vien arī nezini, ja? Kā vispār tā sistēma ir, kā var pateikt, strādā. High school sistēma, nē. Nevot, un es tev arī šobrīd, mēs ar Žānu vēl runāsim par to, viņš šeit atbrauks no Amerikas, mums ir paredzēts vēl viens podcasts, jā. Nu, skaties, tātad ir NBA kopā ar Nike, teiksim, viņiem arī EJBL, bet ir tāda līga, kurā 10 rietumu konferences, 10 high schools vienā rietumos un austrumos. Un tad viņiem ir tāda sabraukuma, kurā viņi spēlē 140 total games, tur kopā saucās tas Nike EJBL Scholastic League. Ja, tur visi top spēlētāji, NBA scout, visi tie college scout, kuri tad sekos līdz. Mums tur 2 spēlētāji, lai tik tajā, tas ir Valters jaunākais un Pikovs, viens ir rietumos, viens ir austrumos, tā kā būs interesanti pavērot, tur ir tā Monteverde, kurā Coopers Flags ir nācis, tur ir tā kā ļoti interesanti, un es domāju, kad būtu, vērts, piemēram, Lasvegasā decembrī 12. būs NBA Cup, jā, tāds, jā, tur, piemēram, viņiem ir tie sabraukumi, līdz pat visi, bet kas tur ir, tur varbūt spēles nav daudz, bet, kad salasās visi tie talanti, tad tur viss lielais tusiņš un tā tālāk. Un arī, es domāju, mēs pareklamēsim to, vai tomēr, ka mums tur 2 spēlētāji, un es vispār novēlētu tos talantīgos, kāpēc es arī par to Anževu teicu, bet Anževam tur bija vajadzētu tikt spēlēt, un tad viņam būtu tās durvis tuvāk tām koledžām, un kas ir koledži? Ja vai tu ej uz 50. koledži, vai tu ej uz 20. Un tā naudas starpība ir milzīga. Saprot, kur tā lieta? Un te no VEFA braukt uz turieni, tā kā mūsu aģenti piemetīs kaut kādu vienu variantu. Tur tā lieta, ka tur to spēlētāju, kā var pateikt, tā izskauto. Gan personīgās īpašības, gan fiziskās, gan tur tehniskās, gan mācības, gan viss.
Un tur šeit, teiksim, kad tu tur aizbrauc, grūti, tāpēc es domāju, šī tēma ļoti interesanta. Un es pasakošu līdzi un arī, kā teikt, pakomentēšu tās savas izjūtas. Es pat gribētu kaut kad aizbraukt un visu to sistēmu izpētīt. Ja? Jo tomēr tas ir tas mūsu levels, ja? Lai te nebraukt mūsējie uz tiem Itālijām, kaut kādām Čehijas akadēmijām, bet braukt uz turienu. Un tiem, kam ir perspektīva tikt uz koledžu labām. Jo no koledžas tu uzreiz tur pat NBA, Eurolīga un viss tā tālāk. Tā kā. Tas tev ir jāiemācās. Jauniešu sistēma. Nē, es saku, kad agrāk tas bija neiespējami. Kādreiz neviens uz skaiskolām nebrauc. Ļoti reti. Tagad visi tur. Es domāju, labi, agrāk jau bija cits, tomēr ar paudzes. Tur bija tomēr jārēķinās, teiksim, mans paudzes tur. Tev viss Latvijā aug. Tu arī, tur bija valodas barjeras un kā tu tur mācīsies. Tagad es domāju, jauniešiem tās nav problēmas un tā. Tā kā, interesanti lieta. Bet es domāju, ka jāņem, kamēr ir, jo nav jau tā, ka tur viss, kā saka, tagad tur tās vietas brīvas ir, kur tu vari tikt, bet tas jau nebūs mūžīgi. Tur jau neņem tā. Tie jau arī atšoknīsies, ka tur taču rekur, kāpēc tagad mēs te laižam no Eiropas, no Āfrikas, vēl no kurienes. Es tev izstāstīšu, tur ļoti interesanti. Piemēram, Valdim bija, vēl viņš nebija Eiropā, tur neko izšķāvies. Viņam bija no vienas augstas skolas ar ļoti labi, ne no augstskolas high schools, bet tur Trump visu to paņēma un šogad ārzemnieks neņem nevienu. Jau sākumā jau bija viņam 5 ārzemnieki, treneris šausmās viss. Bet ir kas ņem, ir kas neņem, štati, viņi ir dažādas vietas. Bet tur tikt nav tik vienkārši. Tā kā tur ņem tikai labākos, bet attīstība ir tas, ka tu jau ar nākošajām zvaigznēm NBA iespējams visu laiku varēs trenēties un spēlēt. Tas ir tas, ka nevis te Eiropā, kaut kādā Latvijas līgā vai kaut kur to. Tas ir tas stāsts, kas ir ļoti interesants. Paskatīsimies. Man arī ļoti interesē viss tas attīstības. Kad sākās viņam? Novembrī jau sākās, tūliņ jau būs novembrī jau sākās pirmie mači un es vienkārši gribu pavērot. 24. novembrī, pirmais ir. Pirmie jau ir novembra beigās. Vēl 4 nedēļas kaut kāds jāpakačājās. Jā, bet vēl jau ir koledži, tur arī interesanti. Mums tur ir kāda paskatīties. Meitenēm tur labāka situācija. Tās vienmēr tur brauc. Bet arī sieviešu basketbols tagad Keitlina Clarka ir pacēlus uz pilnīgi citā līmenī to visu. Ja? Viens sieviete kā Jordans vai kā savā laikā Magics ar Bird, un pēc tam Jordans uzcēla NBA, ko Barklejs saka, viņš kas mēs būtu bez Jordan un bez tiem 3. Mēs te visi saņemt naudu tā kā mazāk. Viņi jau uzcēla to basketbolu augšā. Ko, Gunter, liels paldies, kā atnāc. Mums, kā saka, ik pa kaut kādu 3-4 mēnešiem mēs droši vien tiksimies februārī pēc izlases. 2. posma, tas būtu interesanti pavērot, kas tad notiks visos līmeņos, Tā kā vēl veiksim tev. Būs Baltijas būs daudz lietas un atkal iziesim cauri visam no NBA līdz mūsu jauniešiem, lai cilvēki var skatīties un zināt, ka mēs pa viņiem runājam. Kādreiz tāds nebija. Kādreiz neviens nerunāja par tiem jauniešiem. 16, 17, 18 gadi. Tā kā vēl veiksim komentēt un veiksim darbā. Paldies, skatītāji, sekojiet līdzi. Un basketbols mums ir populārākais sporta veids kanālā. Uz redzēšanos. Sportā tavs zaudējums ir kāda cita uzvara. Bet kāda zaudējums var kļūt par tavu uzvaru? Sports atgriežas mājās. 1-1 LV.